Arvien biežāk ārzemnieku balsis dzirdamas nevien vecrīgas ielās, bet arī skolu un augstskolu gaiteņos. Kā jaunieši jūtas mūsu valstī, kāpēc izvēlējās un ko jaunu viņi iegūst? Nolēmām noskaidrot. Jau 20 gadus skolēniem Latvijā ir iespējams piedalīties ārzemju apmaiņas braucienos, ko nodrošina tādas organizācijas kā AFS un YFU. Iespēja studēt ārzemēs ir arī studentiem, pateicoties mūža izglītības programmai Erasmus, kas sniedz akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi. Iemesli, kāpēc jaunieši izvēlas Latviju, ir visdažādākie. I want like some interesting country and some country that mostly people don't go. Kad domā par Eiropā, domā par rietumu Eiropā vairāk. Un es iedomāju, kas tā īstenībā, ja mēs jau esam savienībā, tad mums jābūt gan rietum, gan austrum. I wrote some research papers about Latvia and then I decided why not to try the Erasmus in Riga. Tāpat kā citās valstīs, ierodoties Latvijā, neiztikt bez kultūras šoka. Mēs visi gājam ļoti ātri, un es saprotu, kāpēc mums ir laiks, mēs staigājam, kāpēc mēs gājam tik ātri. Tas ir normāli, bet es nesaprotu. Venezuelā mums ir laiks ir dienu un nakti tāpats. Un šeit Latvijā es biju pirmoreiz un bija 10 vai 9 vakarā un saulīte spīd. Un es domāju, kas tas ir? Ir nakts, vai es esmu traka vai kaut kas. Ārzemniekiem rodas savs iespējas par latviešiem. Latvian girls are very beautiful. Take care of what they wear, although the high heels, that's crazy. The guys, they always know how to dance with girls. I think in Czech Republic, no, at least me, I can't. What's different here in Latvia is that the parties begin so late. Usually the beginning is at 10, but people come about midnight. In Czech Republic, usually we start at 8, but finished at 1 o'clock. But here, usually the parties finish at 5, 6. Skolēniem ir iespējas dzīvot viesģimenēs, kur viņi ātri vien sajūtas kā ģimenes locekļi, bet Erasmus studentiem kopmītnēs, kur iespējas būt pirmo patstāvīgās dzīves pieredzi. Моя семья – это как настоящая семья. У меня маленькая сестра и сестра, на мой возрасте. И они как настоящие сестры. И я думаю, для них тоже так, что они как считают как настоящая сестра. This was the first time I ever went to shop, I ever cleaned everything, and I even ironed my shirts. So this was everything very helpful for me and for further life. Have to see everything so different. Maybe some people told you that it's maybe hard, maybe different. You can't live that, so you have to know it. So, okay, I have to know it. Go! Pēc tam tu zini vēl viena kultūra un vēl viena valoda. Un tu zini, kā citādi cilvēki dzīvo. Man daudz stāstīja jau no Latvijas, citi, kuri bija Latvijā, stāstīja, kā ir, un tad man bija uztraukums. Un šeit es zinu, kā tā uztraukums vispār nevajadzēja. Cilvēki var palīdzēt tev, ja tu teici, paldies, durvis vienmēr ir vaļā. Students who I met were very open to me and very helpful and everything. I like Latvians, for sure.